Lai Dieva miers jums, esiet sveicināti Kristus žēlstībā, Kristus žēlstībā dāvātajā brīdī, kas ir šis brīdis, kad jūs klausaties un pirmo reizi vai atkārtoti klausaties un varat pārdomāt un uzņemt. Iesākumā ar īsu lūkšanu. Debes Tēvs, pateicos Tavu žēlstību un Tavu vadību un Tavu apsardzību. Pateicos, Kungs, Jēzus. Slavēts Tavs vārds. Lūdzu, svētī katru vienu, kas klausīsies, un svētī mani šajā kalpošanas darbā, kalpojuma fragmentā, kalpojuma puzles gabalā, ko es tagad gatavoju. Pēc iespējas cenšoties paklausīt Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tehniskais humors manā gadījumā. Es domāju uztaisīt īso video, 5 minūtes, tā apmēram, bet, tad redzēsim. Ja sākot gatavot, atlasot kāds no materiāliem, sapratu, ka būs vēl papildus 5 minūtes, vēl papildus, un pēc kādām 3-4 papildus tādiem informatīvajiem iespraudumiem, papildinājumiem, gabaliem. Es pēc pieredzes zinu, ka tas jau aiziet pat ap stundu un tā tālāk. Labi. Kalifornijas notikumi, Kalifornijas notikums uz pasaules fona, kā tas ietekmē, kāds tas kustības solis ir kopumā. Notikumi tur, Kalifornijā, un arī, ja tu neesi tur, cik lielā mērā attiecas uz tevi, un kur ir tava pozīcija kā kristietim, kas tev ir jādara, kas tev ir jāmācās, kas tev ir jākalpo savā ikdienas kristīgajā kalpošanas darbā, kalpojumā, kāds elements tev jāpaņem klāt, vai kas tev ir jāpārskata, vai kas tev ir jāpārdomā, ja? Kas tev jāiekļauj lūkšanās, kas tev jāizmet no savas sirds varbūt ārā, ja? Un kas tev ir jāpagroza, jāpamaina Dievgara vadībā, iespējams. Varbūt tev būs tikai kaut kas tāds, kas nāks klāt. Par Kalifornijas notikumiem man pašam, kā pravietiskais norādījums, kā apostiliskā kalpotāja, pravietiskais sūtījums no debesīm, bija caur psalmiem šajā gadījumā. Man viens no veidiem, kā uz mani runā, tas nav vienīgais veids. Tad ir arī caur šiem skaitļiem, ciparu nozīmes, skaitļu kombinācijām, un bieži vien tad tas ir saistīts ar psalmiem, ka tā arī reizēm ir kāda skaitļa, kas rāda. Es pastos psalmos, man īsti neuzrunātais kādā brīdī. Pēc kādu laiciņu lasu kādu citu rakstu vietu, fragmentu no Bībeles un skatos, tā ir tā attiecīgā nodaļa sakrīt ar to skaitli vai skaitļu kombināciju, kas man rādījās iepriekš, un tādā brīdī saprotu, ka bija domāts attiecīgais rakstu fragments kā zīme no Dieva. Pēc kāda laika, tad neuzreiz. Tad 2025. gada sākums, Kalifornijas ugunsgrēki. Tad notikumi Bībelē, Dieva tauta nepaklausa, saņem sodu, saņem atjaunošanos. Tas iet cauri Bībelē, ko Dieva tauta nav izdarījusi. Dieva tauta nav noturējusi visu laiku paklausību. Tad kristieši tieši tāpat. Nav tāds brīdis mūsu vēsturē pēc Kristus piedzimšana, atklāšanās. Kristus ir dzimis vienreiz no savu tēva, nevis no Marijas. Tad Kristus tēvs un māte ir Dievs tēvs vienā personā.
caur Mariju viņš atklājās. Un tad no šī brīža, kad viņš atklājās cilvēkiem šajā vēsturē, mums nav neviens posms ilgtermiņā vairākos gadsimtos pēc kārtas, 3, 4, 5, ja, kad draudze kristieši būtu paklausījuši Dievu. Ja. Tāpēc kristieši ne tikai gāja cauri cīņām evaņģēlija dēļ, bet gāja daudz cauri cīņām savu kļūdu dēļ, tāpat kā tas ir ar mūsu ikdienu šodien, tieši arī tas pats ir Kalifornijā. Tagad ir, bet, un kas vēl ir sakāms no rakstiem, ja, tad papildināšu klāt vēl tas, kad 2. korintiešiem 12. Ja, tad tavā nespēkā Dieva spēks parādās, ja, un arī kad Jeremijam, jeb Jesajam, tad izraut visu nepareizo ārā, kad tas ir izdarīts, kad ir tās vides nespēks, it kā. Viss tas, kas viņi ar savu spēku bija saudzēts, tas jāizrauj ārā ar saknēm, un kad ir nolīdzināts, tad iesēja laboja jaunu sēku, un tad uzplauks svētība. Ja. Tavā nespēkā Dieva spēks parādās. Ja. Dievs savu godu nevienam nedos, kā arī Dievs nesvētīs un negodās kaut kādas grēcīgus sinkrētismus un sinkrētiskas lietas, tāpēc vismaz attiecībā uz garīgo un kristīgo jautājumu Dievs prasa svētu, šķīstu, tīru atjaunošanos un nostāvēšanu Dievā Tēvā, Dievā Dēlā un Svētajā garā. Un tas ir tas galvenais uzdevums. Ja. Tas ir no jaunās darības par psalmiem, tad latviešu valodā, arī angļu valodā. Ja. Psalmi, kas man runāja, tad likšu tādā secībā, ja, kad 74. psalms, 47., 48. un 84. Ja, tad skaitļu kombinācija, kas man tā kā bija kā zīme, kā iezīmējās, kā runāja uz manīm. Es viņus atzīmēju, tad domāju jāpastāst, kas ir rakstīts un vienlaicīgi, kas notiek aktuālais pasaulē, ja, tad uz to brīdi Kalifornijas ugunsgrēki, ja, un es vēl paņēmu dzirdēju Kim Klementa pravietojumu fragmentu par šo notikumu, ja, tad no 2 vai 3 liecinieku mutes, ja, jau ir kaut kas daudz stiprāks un jaudīgāks, viņa gadījumā 2 vai 3 pravietisku kalpotāju mutes, ja, tad Kims Klements kā pravietiskais kalpotājs un arī es kā pravietisks apostolisks kalpotājs. Ja. Vienmēr pārbaudiet pēc darbiem, ja, un skatieties, vai jebkādu titulu aiziet cilvēkam vairāk lepnumā un lepnībā, jeb arī tomēr var redzēt praktiskajā rīcībā un darbībā viņa šo pieminēto titulu vai kalpotāju kārtu. Apostolis, pravietis iestājās pret nepareizībām, kur apostolis gāja, tur bija, teiksim, tā brēkšana un kliekšana, tur, kur viņus pieņēma un rezultējās ar svētībām. Tur, kur viņus nepieņēma, tur bija brēkšana un kliekšana un atstumšana un nomelnošana un zaimošana. Ja. Tad pārsvarā Bībele rāda praviešus un apostuļus kā tādus stingrus skolotājus, kas atnāk un aizrāda. Un ne tikai vienam vai 2 cilvēkiem, bet pirmām kārtām mācītājiem, bīskapiem, arhibīskapiem, pāvestiem, radio vadītājiem, teologiem un draudzes locekļiem kopumā. Draudzē tanī pilsētā, draudzē tanī, ja tad kopumā, jā. Labi. Tas nav galvenais šajā vēstījumā, bet tas ir arī viens no apgūstamiem un pārbaudamiem mācību priekšmetu elementiem kristīgajā gājumā un plūdumā. Tāpēc arī par to ir savā mērā jāpiedomā un jāpadomā, bet kas ir pāri par mēru, tas jau ir no ļauna. Tāpēc aizrauties nevajag ar to, kas nav prioritārs uz to brīdi. Ja? Ejam tālāk. Kalifornija, ok. Raksturvietas, jā, pastīsimies
rakstu vietas, bet no sākuma pavilksim ķēdīti. Tad, kas mums ir? Tad mums ir normāli, tad internetu vidē nepārāk patīk kristīgais. Ok, tātad psalmi un pravietiskais, un kopējā reālā situācija. Tad Bībele ir reāla grāmata, reāla notikumi, un tas viss saskana ar patiesību. Ņemsim Kaliforniju, un tad Losandželos, Kalifornija, tad kaut kādā tādī, iespējams, tā spāņu valodas tulkojumā Losandželos, kā kritušais eņģelis nozīmē. Tad grēka punkts savācās un tā tālāk, Lai gan Jezebele bija ļauna un beidza ļauni, tad tomēr arī viņai Dievs deva iespēju atgriezties. Tāpat kā Kainam, Dievs runāja uz Kainu, Kaina grēks stāv tava nama durvju sliekšņa priekšā, Tad jautājums, vai to izmanto un atgriežās, Mēs zinām Džonu Ramirez kalpotāju piemēru, varam pastīties, un es iesaku pastīties viņa atgriešanās stāstu un liecību. Tad viņš no Sātana kalpotāja kļuva par brīnišķīgu Dievu kalpu, protams, ar saviem maziem klupieniem un vēl kaut kas, bet pavērsiens tādu, kādu negaidīja daudzi, un arī daudzi konfesionālie farizeismi savos uzskatos, tādos garīgi fašistiskajos un narcistiskajos nemaz nepieļauj, ka viņas varētu tādus cilvēkus kādus glābt. Bet Dievs uz to mūs ir aicinājis uzvarēt ļaunu ar labu, aizlūgt par ienaidniekiem, aizlūgt par vajātājiem, un necīnīties pret miesu un asinīm, bet pret ļaunajām valdībām un varām garīgiem spēkiem, garīgajā telpā, kas vada un virza šos visus cilvēkus, tādā skaitā burvjus un raganas, aizlūgt par tiem, ja vien iespējams, ka viņi atgriežās, protams, iesākot ar to, ka mēs zemojamies Dievu priekšā, nākamais solis mēs salaužam visus Sātana darbus pret mums, un Jēzus Kristus arī mēs pavēlam un vākties projām no mums, mēs patriecam no sevis, no savām ģimenēm, no savām teritorijām, no mūsu savas garīgās teritorijas, kas arī ir fiziskā teritorija. Nav tādas fiziskās teritorijas, kur nav garīgajā. Ir tādas garīgās teritorijas, kas nav arī fiziskajā, bet visas teritorijas, ko mēs redzam fiziski, ir arī garīgi. Garīgajā telpā mums ir jāsakārto šīs teritorijas robežas vispirms, un jācīnās un jānotur, un tad arī tās fiziskās telpas robežas kārtojās. Ne tikai kā robeža, kur doties, kur šķērsot, bet arī šīs robežas ietvarā dažādi jautājumi, kā rīkoties, kā saprast, kā domāt, kā tērēt naudu, kā iegūt naudu, kā nopelnīt naudu, kā attiecības veidot, kā salauzt un iznīcināt un apturēt ļaunas domas, aprunāšanu pret sevi pēc iespējas. Ja to, ko Dievs mums dod, apturēt ar savām lūkšanām un savu nostāju, tāpat laikā ir kaut kāds mērs, ko Dievs pieļauj, ka mēs saņemam, bet tā ir tā daļa, ko neizpilda otra puse, kur viņi ir saņēmuši aicinājumu iestāties, palīdzēt un atbalstīt Dievu kalpu, nevis aprunāt un censties viņu iznīcināt ar dažādiem izabeliskiem izgājieniem. Tad tādā brīdī Dievs vienkārši mums nodrošina ar pietiekamu izturību un aizsardzību, ka mēs netiekam iznīcināti, bet ir jārēķinās par to, ka nav komfortabli. Kurnēšana, čīkstēšana Dievam nav tīkama, tad nečīkstam, nekurnam, sāpes varam līdz Dievu priekšā, izskatīt savu sirdi un iet uz priekšu, bet pāri mēram, nevajag iet, kas ir pāri par mēru, tas jau ir no ļauna. Vai mēs atpaliekam no mēra, tas ir no ļauna, vai esam pāri jau pa daudz no mēram, tas arī ir no ļauna. Tik cik vajag, tik lūdzam, tik cik vajag, tik varam izskatīt sirdi Dievu priekšā,
cik vajag svētījam, cik un dodamies tālāk. Vienīgais mērs, kurš nav īpaši ierobežots, kurš ir ar atvērto augšējo robežas daļu, tā ir mīlēšana, mīlestība. Šķīstā nozīmē, ja mīlestībai nav šī te maksimālā robeža. Ja. Svētī, mīli, atjauno un piedod. Tiesa gan ir izņēmuma gadījums, kad tev ir atbildība par to, kā tu rīkojies ar pērlēm. Ja. Tad nedrīkst mest pērles dubļos, ja, pēc pirmā vai kādiem pirmajiem piedāvājumiem un uzaicinājumiem. Tas tiek noraidīts un tiek mīdīts garīgi vismaz garīgā telpā dubļos. Ja. Un tad tādas pērles tādā veidā nedodam. Paliekam lūkšanās, aizlūdzam un iespējams Dievs dos kādu savu īpašu veidu, tehniku, paņēmienu, izgājienu, apstākļu sakritību, apstākļu sakārtojumu, caur ko un kādā veidā Dievs uzrunās attiecīgo cilvēku vai cilvēkus par evaņģēliju, noevaņģelizēs. Ja? Bet mūsu dotais resurss un iespēja, tādā brīdī varbūt ir jāapstādina, lai nebūtu tas, ka tiek mēstas pērles dubļos samīdīšanai. Bet savādāk mīlēt, aizlūgt, ja, visu laiku pat par tiem, kas tev mēl ļaunu, par tiem, kas dara burvestības pret tevi, ja. Piemēram, arī, ja mēs redzam netaisnījos notikumus gan Ukrainā, gan Izrēlā, ja mēs svētījam un lūdzam Dievs aptur ļaunumu un arī ļaundarus mēs svētījam, ka tie pārtrauc darīt ļaunu un lai viņi atrod tevi, ja, un arī, teiksim, kristīgā vērtība sirdī, kas uzplaukst, viņa neiet uz vardarbību, viņa neiet uz apmelošanu, viņa neiet uz zakšanu, uz laupīšanu, uz atņemšanu, citām teritoriju atņemt, ja, tā tālāk un tā tālāk. Tad virzamies uz priekšu, ja, tad Dieva sods nāk par nepaklausību, vai ne? Ja, tad ir šis tāds moments, ja, ka Kalifornijas, ne visi cilvēki, bet daļa Kalifornijā, ja, šeit ir moments, ja, tad daļa ir pret Dievu, daļa ir pār Dievu, ja, un tad tā daļa, kas ir pār Dievu, tas ir tas pirmām kārtām, kas šobrīd ir šīs vēstījuma adresāts, kā mēs šo vēstu, ja. Mums jābūt stipriem, jo pateicoties mums notiek labas lietas, un mēs, pateicoties mūsu paklausībai Dievam, nenotiek kādas daudzas ļaunas lietas. Ja? Tāpēc ir jābūt modriem un savs uzdevums ir jāizpild. Mēs nevaram visu par visiem, bet mēs varam un mums vajag izpildīt savu uzdevumu. Ja? Un arī par visiem mēs varam aizlūgt, bet mēs varam nožēlot grēkus par sevi, mēs varam aizlūgt par grēku piedošanu citiem, bet mēs nevaram citu vietā nožēlot grēku. Tas katram jāizdara. Bet aizlūgt par to, lai viņam piedod, to mēs varam. Jā, tas ir jādara. Tas ir darbs, izrādās lūgšana ir darbs. Jā. Tad šī attēlā mēs redzam, ja, ka keep God out of California, ja, tad tur ārpus izstumiet vai neaiciniet Dievu Kalifornijā, jā. Un sātana šī tērpā, tādā masku stārpā, maskarādē, Halovīnā vai vēl kaut kā, jā, kad izgāja un lepnībā, ja Dieva nav, Dievu nevajag, turiet Dievu projām, jā, ko jūs te mums ar savu Dievu, jā. Un tas ir tas krišanas punkts, jā, tad tas ir tas punkts, kas krīt bedrē, jā, tad ir jānolīdzina šīs sātaniskie elementi, jā, jāizrauj ārā ar saknēm visu ļaunums, lai pēc tam nogludinātu, stādītu kaut ko labu, jaunu, svētu un varētu svētīt. Jā. Tālāk mēs ejam, skatāmies, jā, tad arī īsi paskatoties uz šo cilvēku, jā, tad vīrietis puslīdz jauns, jā, tad kaut kas ap 30, 35, jā, vai kaut kas ap to.
Tērps ir, gan jau, ka pats nav šūvis, tad nopircis salīdzinoši kvalitatīvs pēc skata, tad arī nav kaut kāds ļoti lēts, iespējams, ir kaut kāda naudiņa jāiztērē, ja? Un tā tālāk, kā viņš to varēja nopelnīt un iztērēt, viņš ir pietiekami nodrošināts. Lai varētu nodrošināts būt, kas ir jābūt darba vietai, kas, lai būtu darba vietai, jābūt darba apstākļiem un tā tālāk. Ja? Tad ir jābūt veselai svētību ķēdei. Jābūt veselai svētību ķēdei, lai to iegūtu. Svētības dod Dievs. Ja? Tad no Dievs saņēmis svētību, iet un spļauj Dievam sējā. Ja? Mēt smiltis acīs un vēl kaut ko, jūtās varens un pareizs un stiprs, ja? Un tāpat laikā tad bagāti klātā galda važas, ja? Tad tur krīt visi iekšā un ļoti grūti neiekrist, tāpēc jāpieliek piepūle, lai neiekristu bagāti klātā galda važās. Tas ir gan pasaulē, gan arī kristīgajā dzīvē, arī kristīgās kalpošanas ietvarā, kur bagāti klātais galds ir kristīgie panākumi, ja, kalpošanas panākumi jau. Ja. Ja cilvēks nenoturās, tad viņš ar visiem saviem panākumiem tiek atrasts ārpus Dievs svētības teritorijas. Izgāžās, izstumjās pats, vai pats tiek izgāsts un izstumts, ja, un tā tālāk. Ja. Tāpēc ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un jāiet uz priekšu. Jādara darbs, lūkšana darbs, ja. Bez maksas jūs saņēmuši, bez maksas jūs dodiet, ja, un arī otra puse, teikuma otra daļa, evaņģēlijas sludinātājiem, garīgajiem kalpotājiem, ja. Ja Dievs aicina uz pilnu kalpošanu vai pusslodzes kalpošanu, vai daļējas tādas slodzes kalpošanu, ja, būs pārtikt no šī darba. Ja, tad evaņģēlijas sludināšana, lūkšanai arī ir darbs, ja, par ko var dot arī atlīdzību, var dot ziedojumus. Ja. Tad skološana var būt kā darba ir un var būt tāds, ko var atlīdzināt, bet tāpat laikā kristīgā skološana un māceklība var būt arī par brīvu. Tad izšķirošais moments attiecīgā skolnieka klausītāja maksāt spēja. Ja viņš nevar maksāt, viņš ņem bez maksas. Ja viņš var maksāt, tad, ja ne uzreiz, tad ar laiku viņam pie sirds durvīm tiek Bībele klaudzina un saka, evaņģēlijas sludinātājam vajag apmaiņu. Viņš tev dod evaņģēliju un savu laiku, ko viņš ir ieguldījis evaņģēlija zināšanās, lai tev varētu skolot, tu dod viņam no sava laika, ko tu esi ieguldījis un tērējis, lai varētu darīt savas lietas, ja? Lai varētu dot savu pienesumu. Tad, ja tu tērē laiku strādājot un naudu pelnot, tad tas ir kaut kāda daļa no tā, ir jāpadalās un ir jānoziedo. Tas ir normāls princips, ja? Ja tu gribi ieiet kafejnīcā, ja, neviens tāpat to kafejnīcu neuzturēs un neapmaksās elektrību, siltumu, apgaismojumu, krēslus, galdus, izvēli, kas ir, ja. Viss tas ir priekš tam, lai būtu parasti veselīga apmaiņa. Cilvēks dod no sevis, no sava pretīm saņem attiecīgi un to, ko viņš vēlas, ja, tad notiek apmaiņa. Labi, tad šeit mēs redzam, ja, tad pat tie, kas iet un protestē, ja, viņi ir tādi bijuši, kas dara acīm redzam netaisnību un ļaunumu. Ātrās tehnoloģijas, super ātrumi un tā tālāk, tad, kad vajag mums, cilvēkiem, mūsu labā, ja, tad viņas ir diezgan lēnas bieži vien. Bet, lai pret mums pavērstu, tās tehnoloģijas, diemžēl, strādā jaudīgāk un ātrāk un tam līdzīgi, ja, tad šeit arī mēs redzam šo momentu, ja, kad vajag apskatīt
un demonstrēt, tad izrādās lielie jaudīgie tīkli un tehnoloģijas īsti nespēja tikt galā ar elementāriem uzdevumiem un putrojās, jā, tāpēc, tā. Tas, starp citu, attiecas arī uz visu šo elektronisko uzticēšanos pārmērīgu un digitalizāciju, un gan naudu, gan norēķins pilnīgi visu caur tehnoloģijām, kuras putrojās, kuras ir nedrošas, līdz galam viņas nav drošas, jā, un tā tālāk, jā. Tad beidzot. Nākamais notikums īsi pirms ugunsgrēkiem bija zelta globusa pasniegšana, jā, un tādā momentā bija, diemžēl, tāda publiska dieva izsmiešana arī tādā elitārā, līmenī, valstiskā, plašā, oficiālā līmenī. Šī video fragmentā ir svešvalodā atskaņots, kas nav angļu valoda, nav krievu valoda, ja, tad bez skaņas es viņu tur, labi, tad īsi. Naganap noong January 5, 2025 na tinatawag nilang 82-second golden. Jā, tad doma tāda, kad tika izsmiets Dievs tādā veidā, kur bija, ka tiek pieminētas kādas šīs te nominācijas un vērtējumu jomas, jā, un starp 11 nominācijām Moms Are Holding Strong, it shouts out, God creator of. Tātad, tā cīniski un necienīgi vēl iespļauj Dievam sejā, jā, ka, Dievs it kā visa radītājs un visu valdnieks, jā, nav pieminēts nevienā reizē. Citiem vārdiem, mums Dievu nevajag. Un vēl pasmējās, un visi tur izsmējās. Un tāds ir tas ievada paklājiņš finiša pavērsienam ugunsgrēku sākumā. Tas ir tā nepatīkamā puse. Nākamais video. Jā, kur mums ir rezultāts, jā. Rezultāts ir tāds, ka ir šī degšana un diezgan iespaidīgā apmērā. Jā, tad iespaidīgi. Mēs redzam. Ok, ejam tālāk. Tātad par ko, jā, tad Dievu nedrīkst izsmiet. Dievs uzreiz nesot, kad tik līdz viņš tiek izsmiets, jā, bet ir kaut kas sakrājies, jā. Un tāpēc ir arī šeit arī tā izvēle. 5. Mūzes 28. nodaļa. Es tev nolieku tavā priekšā vai nu svētību, vai nu lāstu, jā. Es ar, kamēr es neizprotu šīs lietas, es spēlējos un skraidīju un viegliprātīgi izturējos, jā, bet tāpat laikā, kad es sapratu, ka tas ir nopietni, jā, tad sāk pievērsties nopietni, jā, šīm lietām un ņemt vērā un mācīties. Novēloti, bet paldies Dievam vismaz žēlastības dienas ietvaros. Āmen. Slavu Dievam. Tagad paņemsim kalpotāju. What God told me regarding the fires in California. Daniela Ojaga.
Jā. Nav nekas tur tāds īpaši pārsteidzošs, bet vienkārši apstiprinājuma materiāls, teiksim. Apstiprina kaut ko. Because again, despite there being that, different beliefs, still you have to respect other people's religions. But I believe that night, the Lord allowed me to see that video. Again, I am not one to follow celebrities. Like, people tell me, like, oh, do you know so-and-so? Like, no, I don't, because I just don't have time to be looking at that stuff, right? And I'm sure many of you all can relate to that. So I believe that it... Ja tad Daniela arī, Džāga arī ir pravietiski kalpotāji, arī ne visi ir perfekti. Sieviešu mīnusi, jā, aizraujās ar kaut kādām sieviešu lietām, bet kopumā jau mums viss ir jāfiltrē, jā, bet kopumā es lieku starp kalpotāji, jā, kurus ir vērts caur filtru paklausīties, jā. It truly was the Lord that allowed me to see that. So the fire started to break out, and everybody was very shocked. And I remember one of my friends, she reached out to me and she said, Daniela, please pray. She had some close friends and family that were just under attack and had to experience the consequences of this event and all of this catastrophe, right? So I told her, of course, let me pray. So I was just praying for protection. And I remember I laid down and I saw Satan himself in the forest, right? I saw how he was causing a lot of the fires, right? I know that there are so many people that have different perspectives on this. And some people are saying that God is punishing this town. But based on what the Lord revealed to me, a lot of what is happening is the result of, so many people opening the door to the devil himself. The word of the Lord says that Satan has come to kill and destroy. I remember recently I saw another video, right? All of the people are saying so many different things. And I ran into another video of the same woman who said that this is a godless town. Now, that might be a joke to Dom, but it's a fact, right? Not even just because I know that there is a lot of believers in California, but there is also a big movement of people that mock God, right? Even in that event where thousands of people were tuning in. And I believe that statement really hit very hard in the kingdom of God and also in the kingdom of darkness. Whenever God was punishing a people in the Bible, you know how he would punish them? By simply leaving, right? He would leave. He would say, and God removed his hand from the people of Israel, or from the people, which resulted on their enemies overtaking them. That is why Moses would say, right, if you're not planning on going with us, then don't let me go. If your presence doesn't come with me, then don't let me leave. So this is the same principle. The fact that these people have been pushing God aside, have been mocking the faith, right, have been mocking God himself, has caused the hand of God to be removed from this place, allowing the devil, how I saw in this dream, it was a vision truly, it was between awake and asleep. I was able to see the devil himself going through the forest and just bringing a lot of destruction. I'm truly not here to, say they deserve it. None of that, because that's truly very sad, and we should always be merciful. There are innocent people that are struggling and are, fighting this. So I share this video for you to join me in prayer. Amen. When you see these videos, always ask God to have mercy. Amen. Father, have mercy on the people of California. Amen. Have mercy. The Bible says that when God was going to destroy the people of Israel, Moses interceded and he said, God, don't do it. What are they going to say about you? And the Bible says that God thought that they were very deserving of all of these things. So I want you to focus on the fact that the intercession of Moses brought deliverance.
the intercession of Moses allowed God to have mercy on this people. And you and I are going to be the Moseses of this generation that are going to pray for our brothers and sisters in California and pray that there would be a turnaround to this situation. If you are listening to me and you are in California, definitely continue praying, and I pray that the peace of God would be with you and that the Lord would send you help and deliverance during these times. Continue to fill you up with hope, because I believe that the best is yet to come. When God leaves, amen, oftentimes in the Bible, it would bring people the awareness of how much they really needed God. It was like an awakening. They would come to the conclusion like, wow, without God, we really can't make it. And I believe, people of God, that this is also going to provoke that many of these individuals start to wake up and say, wow, we should turn ourselves to God. Amen. So this is directly from the Holy Spirit. I felt led to share it with you so that once again you and I could join in prayer. God bless you, people of God. Leave me a comment down below. We'd love to hear your opinion on this. God bless you. Okay. Tad kas šeit ir? God bless. Vienlaicīgi mēs kā kristieši divas lietas. Mēs runājām par to, ka jums ir problēma, ka mums pašiem ir problēma, ka tas ir nosodāms, un tāpat laikā mēs zinām, ka mēs primāri nenosodām. Mēs aizlūdzam, mēs nesam žēlastību, bet žēlastības daļa ir tā, ko Jēzus saka, ej un negrēko vairs. Kas man rītdien jādara, lai neatkārtotos tāpat kļūt šodien, jā? Nenicini Dievu, neņirgājies par Dievu, paklausi Dievam. Jā, labi, tagad tu esi kļūdījies. Tev ir 5. Mūzes 28. Izvēlies. Vai nu tu ej vēl dziļāk nāvē un postā, vai nu tu ej dzīvībā. Izvēlies. 5. Mūzes 28. Jā, tad Deuteronomija 28. Chapter 28. Deuteronomija chapter 28. You have to choose to live or to die. Blessings or curses. Okay. Un arī viņas no savu skatu punktu, jā, pravietiskā līnija iekšā, kaut kas runā tev, jā, vajadzīgi tie apstiprinājumi. Saka, I believe that it's going to be like good, something good, jā, tad būs pavērsies uz labu, tas viss beigās, jā. Tad es tās, ko viņi teica, jā, ka viņi redzēja, ka Sātans pats ārdās šī teritorijā, mežainajās apkaimēs un sūta to uguni, izplata to uguni, jā, un demoniskie spēki dara līdzīgi. Jā, ļoti svarīga lieta jāsaprot, jā, tad kādreiz, kad nebija tehnoloģijas, tad ļaunie gari sūtīs šo uguni vai kaut ko tādu, jā, izraisīja uguni ar savām pieejām, vai tas bija pārdabiski. Šodien tas ir kļuvis arī pārdabiski tehnoloģiski, jā, vai tas ir 5G tehnoloģijas, ar kurām uzcepina tādu temperatūru, kad aizdegās, jā, 6G un tā tālāk, vai tas ir no satelīta, vai tas ir ļaunprātīga dedzināšana vēl kaut kādā veidā, katrā ziņā. Dievs saka, lai kā arī tas nenotiek pārbauda pēc augļiem, pēc rezultāta. Tas ir dedzināts, uguns nelaime izraisījusies tam dēļ, un tas ir, sekas ir tādas, ja, uguns nelaime izraisīs tas, un sekas arī tādas pašas, vai tehnoloģijas ir iesaistītas, vai nav, ja. Katrā ziņā esiet tādi, kas savelk kopsavilkumu un pārbaudiet pēc augļiem, pēc rezultāta. Mums nav tik ļoti jābaidās par to, ar kādām metodēm notiek ļaunuma izplatīšanās. Mums ir jācīnās ar sakni un jārūpējās par rezultātu. Mums jācīnās ar to, lai mēs esam paklausīgi Dievam, lai aizvarās jebkādi vārti un durvis ļaunuma izpausmēm, pārdabiski, tehnoloģiski, korumpatīvi, korupcija, politiski un tā tālāk. Ja? Un tad būs labi augļi. Ja? Mēs sekojam līdzi notikumu pavērsieniem, bet mēs nedodam prioritāti tām, kas ir kā otršķirīgs. Svarīgākais, vai tu paklausi Dievam un ka tu paklausi. Ka
tu joprojām paklausi. Ja? Un tu lūdzu un dari savu uzdevumu. Tas ir svarīgākais. Kā ienaidnieks mums grib kaitēt un darīt ļaunu, mēs sekojam līdzi otršķirīgi, ja? Un svētījam, jaucam un ārdam un kavējam ar lūkšanām, ar savu dzīvi, ar savām izvēlēm, ar savu rīcību, kad Dievs mūs dod rīkoties un liek rīkoties, ja? Tādā veidā. Ja? Tad tagad mēs ejam uz to labo pusi. Šeit ir tā kā tāda robeža šim vēstījumam, ja? Un tagad mēs ejam uz labo pusi, bet šeit ir vieta, kur tos rakstu vietas. Okay. Tad 74. psalma 1. panti, ja? Āsafa pamācības dziesma, kādēļ tu, ak, Dievs, mūs esi atstūmis uz mūžīgiem laikiem, kāpēc tavas dusmas kūpā ar tavas ganības avīm? Piemini savus ļaudis, ko tu esi mantojis jau sensenos laikos, ko tu sev ar burtogu iegūsi kā savu īpašumu daļu, kā tieši tev piederīgu tautu līdz ar Ciānas kalnu, kur tu māji. Vai tad nelasīšu visu, viņš ir pagarš. Tad, ak, Dievs, tu, ak, Dievs mūs esi atstūmis. Ja? Tad šī sajūta. Un 74 pārtopa 47, kā nākamais solis, ja? Dziedātāju vadonība no Korahīta dziesmām. Šeit es nolasīšu visu, jo viņš ir īsāks. Plaukšķiniet priecīgi visas tautas, skaņām balsīm gavilējiet Dievam, jo tas kungs, tas visaugstākais ir bijājams varens valdnieks pār visu pasauli. Viņš mums pakļauj tautas un noliek ļaužu ciltus zem mūsu kājām. Viņš mums izraudzīs mantojamo zemi. Jēkabas sava iemīļotā lepnumu selā. Padomājam, aizdomājamies, pārdomājam. Augsti ceļas Dievs tautām gavilējot, tas kungs bazūnēm varani atskanot. Dziediet mūsu Dievam dziesmas, dziediet dziesmas mūsu valdniekam, jā, dziediet. Ja tad mēs izējām ārā no nelaimes, no putekļiem, no pelniem, ja? Un ar slavu mēs esam nākuši pie grēka nožēlas, nožēlojam ļaunumu, ja? Nožēlojam, ja? Un tad ceļās uz augšu. Ja? Tad mēs ceļamies, ja? Tad dziediet mūsu Dievam dziesmas, dziediet dziesmas mūsu valdniekam, jā, dziediet, jo Dievs ir valdnieks pār visu pasauli, dziediet viņam slavas dziesmu. Dievs ir valdnieks kļuvis pār visām tautām, viņš savā svētajā godu krēslā. Tautu dišciltīgie sanāk kopā ar Ābrahāmu Dievu tautu, jo zemes valdnieki pieder Dievam, viņš ir cildens savā varenībā. Un šeit mēs paskatīsimies, ja tad ir pavērsiena punkts, ja tad arī tad, ja tu nesagaidi kaut ko labu, ja, paliec mierā. Nolādēts ir tas, kas paļaujas uz cilvēku. Nolādēts tu esi, ja tu paļaujies savu cilvēku prātu. Bet tavs uzdevums ir paļauties uz Dievu. Dievs, tu man esi teicis lūgt par draugiem, es lūdzu par draugiem. Tu man esi teicis lūgt par ienaidniekiem, es lūdzu par ienaidniekiem. Tu esi man teicis lūgt par paklausīgajiem, es lūdzu par paklausīgajiem. Tu esi teicis man lūgt par nepaklausīgajiem, es lūdzu par nepaklausīgajiem. Ja? Un Dievs darīs, un Dievs veiks pavērsienu. Ja? Tad skatāmies, kas šeit notiek. Ja, tad šī sieviete atvainojās. Ja? Viņa atvainojās. Ja? Viņa atvainojās. Ja, tad šis pavērsiens izsmiešana nāks ar slāsts, un tad cilvēki, ne visi, diemžēl, bet daļa attopās, un pavērsiens notiek. Ja? Un tas ir tas, kas vajadzīgs, ja? Lai būtu atmoda. Tā ir atmoda. Tā ir grēka nožēla. I'm hopping on here really quick just to issue a public apology. I'll just get... Isang seremonya ang naganap noong January. Tad baznīcas farizeisms, narcisms nepieļauj to. Nesaprot, ka Džons Ramīres var kļūt par Dievu kalpu. Viņš nesaprot, ka arī šie Dievu zaimotāji var kļūt par tādiem, kas nožēlo un atgriež pie Dieva. Ja? Mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja? Mums ir jāvadās garā. Un es tagad no tādu vēstījumu harizmātiskai vidē Latvijā tā jaunā paudze un cits, ja? Jums ir jānāk ārā no sātana cietuma. Jūs esat iesprostoti zīdainības līmenī. Ja? Jums ir jānāk ārā no emociju gara vadības uz svētā gara vadību. Nevadieties emociju gara spēkā, bet vadieties svētā gara spēkā. Tā ir starpība.
Un tā ir starpība. Un tā ir izšķiroša starpība. Un tas ir izšķirīgi pilnīgi visur. Visā pasaulē. Latvijā un ārpus Latvijas. Lienat ārā no šī primitīvā līmeņa, ka jūs kaut ko pārdabisku esat piedzīvojuši. Jā, amen, slavu Dievu. Amen. Bet Dievs runā par kvalitāti. Vai tas, ko tu esi piedzīvojis, ir svētais gars? Vai katrs solis, ko tu esi spēris, it kā garīgi vadīts, vai tu esi spēris svētā gara vadībā? Pasties uz augļiem un 100% garantija, diemžēl es tev varu dot 100% garantiju, ka ne visur tu esi paklausījis Dievam. Un ārprātīgi slikti ir tas, ka jau 90 vai 80% tiek paklausīts pasaules garam, sātanam, kurš ir ietērpies baltās drēbēs, bet tas nav svētais gars. Tāpēc draudzes nevis plaukst un iet plašumā un ir atmoda, bet ir pretējais. Sarūk, iet mazumā un ir depresija un saplakšana. Un vēl paceļ ģeķīgu karogu, mēs te atmodu, mums te atmodu. Kāda tev tur atmoda? Tev tur zarks jānopērk. Tev ir garīgais zārks tagad vērtējums. Tavs vērtējums tagad ir garīgais zārks, bet tev ir jānāk dzīvībā. Amen. Celies un lien ārā no metāla zārka. Amen. Slava Dievam. Ja tu sadzirdi šo soli 5. mūzes 28 un spēr pareizi virzienā uz dzīvību, nožēlo savus grēkus, atzīsti patiesību, nevis savus kompromisus. Un patiesība tev darīs brīvu, bet tavi kompromisi tevi paturēs un vēl dziļāk iestums tavā metāla zārkā. Amen. Izvēlies patiesību. Izvēlies dzīvības ceļu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Maigais, pravietiskais vēstījums. Amen. Apustuliskais, ja. Pārbaudiet pēc augļiem, ja. Pārbaudiet pēc augļiem. Vai tā ir lepnība, vai tā ir emocionalitāte tikai. Emocijas var būt klāt, viņas vajag būt. Viņa jau var būt. Viņas ir pieļaujams. Bet tādā mērā, kādas tas tur var būt. Tik lielā mērā, kādas viņas tur var būt. Ir jābūt saturam, ir jābūt vēstījumam, un jautājums, vai tas saturs un vēstījums ir no Dieva. Un vai viņš ir pravietisks, vai viņš ir apustulisks. Ja, ja ir emocijas, un otra daļa arī ir saturā kā emocijas, tad tas ir mēsls no elles. Ja. Bet ja tas ir skarbs vārds ar pravietisku vēstījumu, tad tā ir svētība. Ja. Stingrā žēlstības svētība uz atgriešanos. Ja. Tagad mēs ejam tālāk. Paņemsim īso versiju. Šeit, ja, tad jā, mēs tad ejam ārā no problēmām. Mēs shall become a trumpet, says the Lord. Be a praying president, not a religious one, but I will fool the people, says the Lord. God says, I will put at your helm for 2 terms. A president that will pray, but he will not be a praying president when he starts. I will put him in office, and then I will baptize him with the Holy Spirit and my power, says the Lord. The Spirit of the Lord says there shall be one assassination attempt that shall endeavor to destroy the plans that I have for this nation. Look to your vice president. But California, I am looking at you. Gold, stone, California. God says, once you recognize the man that I have raised up, pray, for the enemy will do everything in his power to put a witch in the White House. Hear me! Witch in the White House. Ragana Baltajā namā, ja, tad kas ir tad šī viceprezidenta, ja? Tad ragana viņa ir, ja? Okultisms, sātanisms, bet kad šī sātanistu unija bija pie varas, 2 karu darbības, plus Amerika tiek izārdīta, ja? Kā Trumps pat nāca pirms inaugurācijas, ja, un noturēja
noslēgšanas sarunas ar Krieviju. Baidens darīja pretējo visu savu laiku. Ja? Un tad, kad Trumps kaut ko darīja lietas labā, Baidens darīja pretējo. Tas ir sātanisks murgs. Bet es ceru, ka pēc iespējas daudz cilvēku to redz un saprot, jo, diemžēl, daudz arī nesaprot to. I have found a man after my own heart, and he is amongst you. He is one of the brothers but singled out for presidency of the United States of America. Strange July, hypnotic November, and oh Christmas, where winter shall say, and me, I will make them happy. My will shall be done. And in the fall will show you whom I have chosen to pray for and guide this nation. You shall rejoice, for it is my man. It is my chosen David, says the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord. Tad Kim Klementa pravietojuma virknējums, fragmenti no House of Destiny Network. Tad Kim Klementa mantinieki turpina, viņa sieva un meita, jā, viņa ģimenē, viņa namā pravietiskā darbība citā mērā izpaužās, un šī gadījumā, ka viņi vairāk strādā ar to materiālu, kas tika dots, kas tika uzkrāts, lai viņu izgaismot un akcentēt un parādīt un pierādīt un apliecināt, ka tas piepildās un līdz ar to tas apstiprina un dod norādes. Dievu kalps dod no sevis ārā, tad Dievu kalpotāja būtība, Dievu kalpošanas būtība dod no sevis ārā gan jaunas, gan vecas lietas, ja? Gan kaut kādu jaunu norādījumu pravietiskais no sevis, kaut kas tādā ziņā nevis no sevis, bet ko Dievs tev ir ielicis un tu dod jaunu norādījumu, gan arī tas, ka tu kādā brīdī norādi, hei, re, kur ir iepriekšējais pravietojums, pirmā daļa ir īstenojusies, secīgi nāk nākamā daļa, vai 3., 4. Ja? Tāpat laikā pravietojumi ir arī ar izvēli. Ja, ja tauta neklausa, viņi iet to ceļu un viņi aiziet bojā. Ja tauta paklausa, apstājās no nepareizā ceļa, viņi tiek saudzēti un izglābti. Ja, tad Jona devās brīdināt Ninivi. Ja Ninivu nepaklausītu, viņi tiktu iznīcināti. Ninivu paklausīja, viņa saglabāja savu dzīvību. Ja. Tad jābūt ļoti tiešām tādu Dievu dotu, mierīgu, vadīt Dievu gudrību, saprast kopējo ainu. Jā, mēs tad turpinam skatīties tālāk. Ir tad Kima Klementa šis te pravietojums, te tā foršā un labā lieta par Kaliforniju. 40 years ago, Kim and I embarked on a ministry journey that has now become a global network through the power of the internet. As part of this pioneering work, we are gathering people from all over the world to worship. Tad Kim Klementa sieva, tad atraitne, jā, tad šeit viņiem mājaslapā Kim TV. Jā, tad ir Kim TV. Ir šis pravietojums, tas pats materiāls, un te ir YouTube'ā. YouTube'ā ir iespējams pieaugt klāt šitos salīdzinoši, daļai kvalitatīvos tekstu apakšā, kas nolas subtitrus. Jā, un kāds var palasīt. Together, grow in our faith and inspire hope through an uplifting message. We are dedicated to reaching out with God's message of hope and love to all without discrimination or judgment. We invite you to join our House of Destiny free membership that allows you to connect with members from around the world. Through our prayer... Ja tad dziedošais pravietis un tā tālāk,
atkal jebkura veida konfesionālajām fašismam, jeb narcismam, jeb farizējismu burkšēšanai. Kas bija Dāvids? Mūziķis. Kas viņš bija? Ķēniņš. Kas viņš bija? Pravietis. Svaidīts svētajā garā un ļoti iespējams runāja mēlēs. Par to Bībeli nerunājā, bet iespējams, bet tas nav izšķiroši, jo cilvēku neglābi mēlēs runāšana. Cilvēku glābi jaunpiedzimusi sirds un paklausība Dievam. Āmen. Un Bībele saka, ne visi svētā garā kristītie un jaunpiedzimušie runās mēlēs, bet kādi darbosies citās dāvanās. Bieži vien ir, kad mēļu dāvana ir gan paralēli citām dāvanām, jā. Viņa ir ļoti izplatīta svētajā garā kristītajiem. Un ļoti, teiksim, nevis ļoti, varam mēģināt teikt, ļoti nedaudz svētajā kristītie nerunā mēlēs, jā, vai daļa vai nedaudzi svētajā garā kristītie nerunā mēlēs, jā. Un, jā, muzikālais veids, kā tad Kims Klemens un arī mēs Robins D. Buloks šobrīd, kas ir dzīves, jā, vēl kādi citi, un arī citi kalpotāji, es visu neapskatīšu, jā, bet, visus vajag filtrēt, jā, visus vajag filtrēt un skatīties, pārbaudīt ar Bībeli visādās veidos. His word is like a fire. His word is like a fire. So have no fear. Say it again. His word is like a fire. Without fear. Say it. His word is like a fire. So have no fear. Come on. His word is like a fire. Sing it with us. Without fear. Dieva vārds ir kalpots, jā. His word is like a fire. Un izskatās par visu pasauli. Un viņā nav bailes, jā. Tad te vēl viena labo lietu, ko es gribu pateikt. Un nav viņā bailes. Cerams, ka Facebooks ātri pamodīsies. Tad lāst un ļaunumi, un reku mums ir. Every house is burnt down on my block, except for my house. Tad Dievs pasarga savējos, jā, arī, ne visus, jā. Mels Gibsons arī zaudēja savu īpašumu, viņš ir kristietis, bet viņš forši pateica, Dievs deva un Dievs paņēma. Why do I deserve this? I don't know. I don't think I deserve it, but cilvēks atries, God bless everybody else. kāpēc es to esmu pelnījis. With plenty of insurance to rebuild. Kāpēc es to esmu pelnījis, es nezinu, bet lai Dievs... God knew what he had to do to protect me. Because I'm an idiot. I might not have had insurance, I don't know, I gotta check. Es saku, ka Dievs zināja, ka man vajag pasargāt, jo es esmu muļķīgi rīkojies un man nav apdrošināšana, bet no otras puses apdrošināšanas kompānijas jau paziņoja, ka viņas nesaks. If I paid it. Un te mēs redzam, kādas ir mājas apkārt, kā kaimiņu māja, kāda izskatās, oh my God. Reku kaimiņu māja. Everybody behind me. How is this? Viņš, Every house is burnt down on my block, except for my house. Jā. Dieva eņģeļi sargā, jā, tad garīgā cīņa, jā. Ok, jā, tad tas labais moments, jā. Sākās tas, lai gan ir grūti un slikti, daudz kas, jā. Daudz kas labs arī noteikti tūlies vajag. Vēlreiz. Word is like a hammer. Breaks the rock in pieces. Ja, tad Dieva vārds ir kā varens vesers spēks, ja? Gan kā uguns, gan kā amurs, kā vesers. Klausīsimies no šitās. Vienkārši no diviem video var klausīties. Word is word.
labāk tas, ka reklāmas neliks ārā. Nu, Facebook, ne, YouTube. I can see something more like lightning. I can see something more like lightning from heaven. I can see something more. Darkness falling. Light, light, light. It's swirling like a light. It's swirling like a light. I can see something falling from heaven right now. And I can see something more like lightning. As if struck by light. As if struck by light. I'm going to speak to the principalities of the air right now. You are struck by light. Struck with light. You are struck with light. To the forces of the principalities of evil throughout this marvel, I want you to know God's word is like a fire. God, His word is light. Oh yeah. You are struck with light. 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 And lift your voice and shout to the Lord. Spirit of God says, prepare yourself for heaven and earth. For that which I did in the 60s and the 70s, I have revealed that this is that time again. But it shall not be like them, where it is restricted to just a few continents. Ja tad te ir tas pavērsiena punkts, ja, ka būs kustība. Ja, tad šis klupiena punkts ir kā sākums cēlienam. Āmen. Slavu Dievam. Forši. Slavu Dievam. Forši sanāca pateikt. Slavu Dievam. Bet ne no sevis. Labi sanāca pateikt. Ja, tad, un kā 60. gados, ja šis Jesus movement, ja Jēzus kustība, ja, atmodas kustība. Ja, bet viņi sāksies ar šo garīgo. Sāksies ar garīgo. Ja, tad atceramies garīgajā telpā, garīgās robežas un tikai tad aizies šīs te fiziskās. Ja, tad pakārtot. This movement, says the Lord, will begin again in California. And there shall be an economic boost in California. And they shall say, but why California? Is it not the hello of America? God said, I don't care what it is. I will take the economy of California and show America. And I will take the foolish things of this world to confound the wise. And I will take the low things of this world to make my light shine. And
will look at California and say it's Ja, tad tas būs kā pārsteigums, jā, un tās gudrās un pārgudrās lietas Dievs liks kaunā, kurš neatzīst Dievu, jā, un ar vienkāršību kaut kādu liks gaismā Dievs savu vārdu, jā, savu šo vienkāršo pavērsienu, saka, nu, tas nav iespējams, tas ir tikai Dieva brīnums, jā, tādā veidā tas izpaudīsies, ko Dievs ir sagatavojis. impossible. Look at the economy rising up. And I shall rejoice, for it shall not be as a result of the economist, but it shall be as a result of the movement that is beginning to take place. Nevis ekonomistu nopelns, ja, bet šīs kustības, kas radīsies, kas celsies, šī kustība būs par iemeslu šī veiksmes stāstam. Ja. Veiksmes stāsta mošanās, rašanās, uzplaukums. Mārtiņš Luters, veiksmes stāsts. Ja. Vairākas rupas kļūdas, ja, tīpaši pret ebrejiem un tā tālāk, ja, bet pareizes daudzas lietas un veiksme un uzplaukums visur pasaulē. Pirmām kārtām Eiropā. Like it unto the Jesus movement, it shall begin with the Hispanic people. For the Hispanics shall say, we must go into the streets, to the highways, to the byways, to the back. Tad ar spāņu tautības cilvēkiem, meksikāņiem, ja, sāksies šī atmoda šī gadījumā. Nu, pieminētais, nu, ne tikai, ja. Alleys, into the prisons, and suddenly all throughout West LA, it shall spread and spread and spread, from house to house, from prison to prison. I shall reveal myself, and the movement shall explode, not only here, but in America. And they shall be young people, and they shall invent, and they shall compose, and they shall say, what must we do next? They shall take over the internet. They will take over the internet. And then they shall go viral, and they shall say, Jesus is cool. And they shall speak that name. And it shall go from house to house, and my fire shall consume the criminal activities in California. And then it shall spread to New York. And then it shall spread to the South. And I will unbuckle the Bible belt. I will unbuckle the belt that is in the Bible belt. And they shall explode with joy. For this nation is ready for the greatest breakthrough ever. And it shall be called a revolution like never before. Come on, give it all a shout. Kā revolūcija, kas nav bijusi nekad, ja, tad lielā beigu atmoda iespējams tagad aizies. Vai daļa no beigu atmodas, bet ir jābūt savā izpildījumā, modrībā, mums jāizdara savs uzdevums, savu uzdevumu daļu. It's running like a fire. It's running like a fire. What I saw when I was captured, I went between time and space and eternity. It was like I was going through a curtain, through a doorway. And I saw things and I heard things. And I said, but Lord, so many have looked with disdain upon California. So many have looked with disdain upon America. Yet you have spoken kind words through me. Why did you send me to this nation? Why did you send me to end my life in California? Lord, as I was praying, the Spirit began to show me things. I saw emblems for the prosperity of His people. Your soul must prosper first, He said. Amen. Before any... Jūsu dvēselē jāuzplaukst visu pirms, saka tas kungs. Ja? Amen. Visi sākums ir atmoda tavā sirdī. Pavērsiens, ja mēs redzējām, Dievu zaimotāju, zaimoja un pēc tam atvainojās, ja? Nožēloja. Ja? Bet, Dievs meklē tādus, kas viņu pielūdz garā un patiesībā, tas tad skaitā nožēlo grēkus garā un patiesībā. Patiesi, dziļi un
to tālāk paklausa Kristus norādījumam, ej un negrēko vairs. Tev ir piedots, jā, bet ej un negrēko vairs. Jā. Viss sākās ar grēku nožēlu sirdī. Amen. Anything else can prosper. The soul of this nation has been wounded, not from outside, but from The soul of this nation, tad tautas dvēsele arī, jā, kopējā dvēsele, kopējā izvēle. from inside. Self-infliction upon the soul of this nation. I stand not in the presence of good only, but I stand in the presence of evil. When the angel came to Daniel, he said, "Oh, greatly beloved." Then he came again and he said, "Oh, highly esteemed Daniel." When he came to Gideon, he said to him, "Mighty man of valor." I heard these words, good words, from Malek Yahweh. I heard these words coming from him. The angel of the Lord has been commanded by the light of the people who are praying. He has been summoned by the people, and he is resting his feet upon them. Izšķiroša nozīme ir cilvēkiem, kas lūgs Dievu, kas vērsīsies lūgšanās pie Dieva. Jā, tad draudzē ir jāpilda rūpīgi savus uzdevumus. Nations, while the battle rages, setting a flame to those who are ready. I heard him speak of this nation. Sūta Dieva svaidījumu, uguni, spēku, aktivitāti, izdošanos uz tiem un pār tiem, kur ir gatavi. Ko tu gribi, lai es tev daru? Atmodu, bet tu gribi būt atmodā, vai tas gatavs atmodē? Ja kāds, nezinu, kristīgi radio vadītājs, kurš burkšs pret atmodu, vai kristīgi radio farizeisks teologs, kurš arī vairāk mīl draudzēties ar sātanu šajos jautājumos nekā ar Dievu, viņi nav gatavi. Tāpēc viņiem Dievs nedod šo uguni. Ja? Bet ja viņi nomainīs savu sātanisko virzījumu, savu sātanisko vektoru šajos jautājumos, tad Dievs ir arī viņiem gatavs sagatavojis uguni beigu laiku atmodas ietvarā. Spēku, jaudu, svaidījumu. And other nations that he has chosen. Asia, singled out by demonic powers to cripple this nation. I say, ha! I laugh at them who would think that the Spirit of the Lord that brings liberty would be so easy to trick. Asia, you and your young ones in North Korea, in South Korea, in India, China, Hong Kong, and all the regions of the Far East, to the Middle East will link up with young people in America. This revolution shall spread, and the sounds will be so unique that it is undeniable, and church leaders will stand up and condemn it as they've done before. Jā, tad atmoda ies, un būs nenoliedzama tās kustība. Nevarēs to noliegt. Un draudžu vadītāji, līderi celsies sātana vadībā un nolieks to, jo viņu farizeiskais fašisms, narcisms to neatzīst. Viņu paštaisnība viņiem ir dārgāka nekā Dieva taisnība. Where does our energy come from? Have I not told you? The time is coming and now is. Where it shall be revealed, but how unusual shall it happen? I saw emblems. I saw 2 crowns. I saw 2 crowns, golden crowns, an investment. I saw 2 big leaves, and they were blended together. And then something unusual happened. I was taken into the atmosphere, and I saw a formation of a planet. Now, I'm not even sure
in my own mind what this means because I don't know. I'm not that bright. But I saw planets being formed. Planets that were not, that will be. Planētas Zeme, kas vēl nav būs, ja? Viņš arī saka, šī gadījumā es redzu to kā zīmi, bet man nav atziņas atklāst par to, ko tas īsti nozīmē. Es zinu, ka šitas ir darbarīgs instruments, ja, bet es neprotu viņu lietot vēl, ja, kādā jautājumā vai kaut kas tāds. Ja. Tad iespējams es redzu jaunu debesu un jaunu zemi. Arī tas ir teikts Bībelē, bet tas šobrīd nav primāri svarīgākais. Ja, tad otršķirīgajam nevajag veltīt vairāk laiku, kā tas ir šobrīd nepieciešams. Ja, kas ir pāri par mēru, tas jau ir no ļauna. Koncentrējamies uz galveno. They shall say this, there is no such thing as that planet, but it is something that is being formed at this very moment for the purpose of my people. You are that important to me, says the Lord, that I would do something that is not yet and bring from it and fashion that which will make you and your children prosperous. Do you believe that I'm able to do it? Go, come on, come on! Ļoti svarīgi bibliski vārdi, ja? Vai jūs ticat, ka es to varu izdarīt, ja? Jo Kristus arī saka, ko tu gribi, lai es tev daru, ja? Tad arī tu vērsies pie kāda cilvēka un gribi prasīt viņam kaut ko, tu vismaz kaut kādu elementāro priekšstatu esi ieguvis, vai viņš tev varēs vispār palīdzēt tādā jautājumā. Ja, tad pie galdnieka tu prasīs kaut kādu mēbeli, pie mehāniķa, automehāniķa sataisīta mašīna, ja? Kaut ko tu sagaidi, ja? Un tāpēc arī tev ir priekšnojauta, ja tu vērsies pie kunga Jēzus Kristus kā pie Dieva, un tu zini, ka no viņa jebko var sagaidīt, tad tu to nešaubies, un tu jau tici tam, tas tev ir pārliecība, ja? Tad Jēzus saka, ko tu gribi no manis, lai tu savā ticībā to saņemt, ko tu gribi, lai es tev daru. Jā, un tas ir svarīgs nosacījums Dievam, bez ticības Dievam nevar patikt. Ja. Come on, lift your voice! All over the world, begin to celebrate! It's beginning already, come on! It's beginning already throughout the earth! You're not even seeing it yet, but in the streets of LA, the streets of San Francisco, I'm moving! My light is moving throughout the earth! Another Jesus revolution! Come on! Okay, ja tad mēs esam apskatījuši tik tālu. Okay. Jā, tad ja tad 47. psalms iet atkal šo atzimšanu, uz pateicību un labais pavērsiens pieņemās spēkā. 48. psalms ir pozitīvi. Nu, vismaz sākumu palasīšu. Dziedātāji korim, no korahīta dziesmām liels ir tas kungs un augsts teicams mūsu Dieva pilsētā viņa svētajā kalnā, dižana paceļas Ciānas kalns visas zemes, prieks ziemeļu pusē īsta lielā ķēniņa pilsēta. Dievs tās pilīs ir atzīts par drošu patvērumu, jo redzi valdnieki pulcējas kopā un lauzās tai virsū, bet, kad viņi to ieraudzīja, viņi samulsa, iztrūkās un bēga. Trīs viņiem tur pārskrēja drebuļi kā sievai, kurai jāzemdē raustriņa vētru, tu satriec kuģus, kas nāca no Taršišas, kā
to bijām dzirdējuši, tā to redzējām, tā kunga Cebauta, mūsu Dieva pilsētā. Dievs to nostiprinājusi uz mūžu mūžiem sēli. Mēs pieminam tavu žēlstību, ak Dievs tavā svētajā namā, kā tavs vārds, Dievs, tāpat arī tavs slavas niedz līdz pasaules galiem, tavu labā roka ir svētības pilna. Ciānas kalns, lai priecājas un jūdas meitas, lai līksmo par tavām tiesām. Eita visapkārt, ap Ciānu apstaigājiet to no visām pusēm, skaitiet tās torņus, ieskatieties viņas mūros, izstaigājiet viņas pilis, lai par visu to jūs varētu stāstīt nākamajai audzei, ka tāds ir Dievs, mūsu Dievs, kas mūs vadīs mūžu mūžos. Amen. Un kā teiksim uz Kaliforniju un beigu laiku atmodu tas attiecas, ja? Ka paklausībā ejot Dievam, ja tad izdarot šo pareizo izvēli 5. Mūzes 28. nodaļā, Dievs svētīs, cels un dos uzplaukt, un arī pasargās visiem ļaunumiem vispirms garīgajā telpā, kas arī materializēsies pasaulīgi fiziskajā telpā. Ja? Tātad pārdabiska vadība un svētība, un daudzi atzīst, ka tas ir Dieva darbs. Un tā arī ir evanģelizācijas galvenā funkcija – pievērst uzmanību Dievam. Apžilbināt cilvēkus ar mērķi, ka cilvēks atzīst, ka Dievs ir un ka Dievs ir labs un ka viņš grib nākt pie Dieva. Tāds ir evanģelizācijas mērķis. Un 84. psalms, Koraha bērns vecenie dziesmu dziedātāji vadonim, cik mīlīgas ir tavas māju vietas, kungs Cebaut. Man dvēseli ilgojas un tvīks pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skari gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdalīgs savu līgzdu, kur tā savus bērnus izparē un glabā pie taviem altāriem. Kungs Cebaut, mans ķēniņš un mans Dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienmēr sēli. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevi atrod savu spēku, kam sirdī stāv tavu ceļu. Tas, kas caur raudu ieleju staigādam, to dara par avoksnainu uz zemi. Ja, tad Kalifornijas pēc šiem postījumiem, ja, ejot ar Dievu žēlstību, Dievu vadību, Dievu tādu pārdabisku atsvaidzinājumu, garīgu un arī fiziski svētības, kad caur raudu ieleju staigādam, to dara par avoksnainu uz zemi, un jau agrais lietas to pušķo ar svētību. Tad svētība seko paklausībai Dievam, ja tad 5. Mūzes 28, ja, un tad strauši pavērsiens uz svētību virzienu. Viņi iet no spēku uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dievu priekšā Ciānā. Visu dzīvi jau dzīvo ar spēku, garīgu spēku, līdz viņi nonāk mūža mājās Dieva klātbūtnē. Kungs Dievs Cebaut, klaus man lūgšanu, ņem to vērā Jēkaba Dievs sēla. Ak, Dievs mūs vairāk skaties šurp un uzlūko savu svaidītā vaigu. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā 1000 citas, ja tad izvēlamies galveno prioritāti, ja. Dievs ir pirmajā vietā. 1000 citas izvēles nav tā vērts, ja. Galvenais ir Dievs. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāk nekā 1000 citas. Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Jo saule un vairogs ir tas kungs, mūsu Dievs. Viņš dod žēlastību un godu. Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Cebaut, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Amen. Slavu Dievam. Kas mums vēl pašiem ir jādara no sevis, ja? Ir tāda lieta, kā ir jābūt ar svēto attieksmi, ja? Tad Daniels lūdza un gavēja, ja? Pravietis Daniels lūdza un gavēja. Un viņš saņēma no debesu puses uzreiz atbildi, kura bija jānosūta viņam, bet tas kavējās viss.
un to aizkavēja garīgajā telpā, garīgā cīņa. No vēl viena rakstvieta, kas man uzrunāja īsti pirms šī video vēstījuma gatavošanas, ir Jesajas 41. nodaļa. Jā, un ir atkal par jautājums par kvalitāti. Jā, nevis tikai sacīt kungs, bet jautājums ir par kvalitāti. Ko tu nedari to, ko es tev saku, vai arī malacis, uzticamais kalps, jā, tu dari to, ko es tev saku. Jā, tad gan 41. ir 10. Jā, tad 90. Tu esi mans kalps, tev izredzēju un neesmu atmetis, nebīsties es tevi, jo es esmu ar tevi neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Un redzi, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedegas naidā un dusmās. Iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi. Kas ar tevi bija ienaidā, tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. Ja, tas ir gan saistībā ar Kaliforniju, gan saistībā ar Jeruzālem. Vārds Kalifornijai, vārds Jeruzālmē, arī vārds man personīgi. Un arī pretestībai pret visu šo virzību uz labo, jā, uz atmodu, uz sakārtošanos, uz svētību pirms šajos visos beigu laiku pavērsienu notikumos, jā. Tas nav jauns evaņģēlijs, ka beigās būs tikai ļoti jauki un pūkaini. Ne, tas ir par to stāsts. Atklāsmes grāmata piepildās un piepildīsies, bet Dievs savus cilvēkus nereti, tad diezgan bieži arī svētī ļoti grūtos apstākļos. Ja? Dod arī piedzīvot grūtus apstākļus, ja? Bet arī svētības dāvā daudzos grūtos apstākļos. 13. Ja? Jo es, tas kungs tavs, Dievs, daru stipri tavu labo roku, kas tev saku, nebīsties, es tev palīdzu, nebīsties, tu tārpiņ Jēkabu Izraēla pulciņa, šī sajūta, ka tu esi Dievu patiesībā un cīnies par patiesajiem notikumiem. Jā, arī pat laikā šis arī attiecas uz Ukrainu, ja? Kad tie, kas paļaujās uz Dievu taisnību, ja? Redz, es tevi daru par jauniem asiem kuļamiem rīkiem, ar asām naglām tu sakuls un satrieks kalnus un samelsi pakalnus par pelavām. Tu to svētīsi, tad būs šīs svaidījums un veiksme, ja? Liels pretestības nolīdzināt, uzveikt, apstādināt farizējismus, konfesionālos farizējismus, protams. Viņi arī nikni uzbruks un nikni pretosies, ja? Tāpat arī var tikt izmantots kristīgais rādio kā skanēšanas platforma tam, ja. Tāpēc ir jāuzmanās, mums jāskatās, lai mēs kā Dievu bērni būtu svētā gara vadīti mutes runātāji tādi, kas ka mūsu mute runā to, ko Dievu gars grib. Kādā brīdī, kad ļaunais gars iemānās iekšā mūsu prātos, ja, tad mēs varam pateikt kaut ko no ļaunā gara, tad ļaunais gars mums kādā brīdī var vadīt. Ja, tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem un jātur pareiza kontrola pār to visu. 16. pāns. Tu tos svētīsi kā vējš, tos aiznes, viesulis tos izskais, bet tu priecāsies ar to kungu un leposies ar Izraēlas svēto. Ja, tad 5. mūzes 28, ja, vienam svētība, otram nāve. Ja, tad, kad tu būsi ar kungu un tu uzvarēsi visus šos ļaunos šķēršļus,
farizeismas un okultismas un viss, kas tik baznīcās nav kā draņķis savilkts iekšā, jā, gan baptistu, gan luterāņu, gan katoļu, un adventistu, un reformātu, un pareizticīgajā baznīcās farizeismu, jā. Tie kauks un bļaus, cik viņiem ir grūti, jā, bet ja tu paliksi Dieva patiesībā, tad Dieva gaismas uzvara būs arī tavai sirdī uzvara un tavs prieks. Jā, tu priecāsies ar to kungu un leposies ar Izraēlu svēto. Cietēji nabagi meklē ūdeni, neatrod, viņu mēli ir izslāpus un iztīkus. Es, tas kungs, tos paklausīšu, es Izraēlu Dievs tos neatstāšu. Dievs arī grūtībās, jā, seko līdzi un arī dod žēlastību un palīdzību. Es likšu upēm iztecēt no kailiem kalniem un atvēršu strautus klējumos. Es darīšu tuksnesi par ūdens ezeru un sausu zemi par ūdens avotiem. Es likšu augt tuksnesī ciedru kokiem, akācijām, mirtēm un eļas kokiem, un es stādīšu sausā klājumā cipreses, gobas un pīnīs kopā, lai visi šie koki redz un atzīst, lai tie apdomā un saprot visi kopā, ka tā kunga roka to ir darījusi un ka Izraēls svētais to ir lēmis. Ja šeit ļoti spilgti tas runā burtiski arī par Kaliforniju, ja, kur laika apstākļi un arī tīpaši pēc šiem te ugunsgrēkiem plašajiem, ja, ka ir Dieva brīnums, Dieva dots pavērsiens, kad ir koki un zaļošana un svētība un uzplaukums, ja. Ja, un arī no malas varēs sacīt, ka tas ir Dieva svētību darbs, Dieva svētības darbs. Un šeit vēl kāds 3 pāns apmēram. Iesniedziet savu tiesas lietu, saka tas kungs, pierādiet savu taisnību, tā saka Jēkaba ķēniņš, es runāju tagad par šo farizējismu un konfesionālajām pārgudrībām, doktrīnām, ja, un šeit iet arī šī universitātes mācība, kad ir teologi pārsvarā sapumpējušies ar savos prātos piepumpēti pilni ar universitātes gudrībām, ja, un viņi ved tautu nāvē. Viņi ir maldu pravieši, viņi beigu laiku maldu pravieši ir neatgriezīgi teoloģijas doktori, ja. Viņi ir tie, kas pretojas Dievam, pretojas atmodai un slāpē un dod maldu mācības un dod maldu mierinājumus. Tā arī dod maldu uztraukums. Nepareizi uztraukumu tur, kur nevajag, ja, un nepareizi mierinājumu tur, kur vajag uztraukties un rīkoties. 22. pāns. Lai viņi nāk un mums rāda, kam jānotiek. Ziņojiet mums par notikušo, lai mēs to savā sirdī apdomājam un saprotam, vai stāstiet mums par nākošo, kas sagaidāms. Rādiet mums, kas notiks nākotnē, lai redzam, ka jūs esat Dievi. Ar mazo burtu, ja, tad mēs kā Dieva bērni, Dieva ģimenes locekļi arī esam Dievi, kā ar mazo burtu, bet piederīgi dzīvajam Dievam. Un ja mūsu starpā ir kāds, kam ir papildus praviešu spējas, kad viņu vēl kā kalpotāju var saukt par pravietu vai apostoli, ja, tad viņas sacītais ir tāds, kas arī piepildās un apstiprinās. Ja ne uzreiz, tad vēlāk var redzēt, jā, viņam bija taisnība. Jā, tā kā viņš sacīja, viņi uzrādījās, ja, pierādījās un parādījās. Jā, bet pretējie, ja jums arī kādi runā paši no sevis, no universitātes prāta, no savu augstprātību, no savu cilvēciskās egoismu, ja miesīgi, viņi ir miesas bērni, viņi nav Dieva bērni, viņi ir miesas bērni, diemžēl. Vai nu arī tādi, kas ir diezgan vāji kristieši un diezgan spēcīgi miesā klibotāji, teoloģijas doktori, ja, diemžēl. Lai viņi nāk un mums, ne visi, daži izņēmumi kārtā ir, paldies Dievam, patiesi Dieva bērni, ja, bet tas nav tik viegli nostāvēt pirmajā mīlestībā un patiesā paklausībā Dievam, ja, pēc visus šos automātiskos vēzienus un pārgudros tukšsolījumus,
To jau cilvēks sāk tagad arī izvērtēt. Tagad ir laiks, kad notiek šie pavērsieni, kad ir ārkārtīgi svarīgi, ko tu saki, kā tu svarīgi, tīpaši par nākamajām lietām un pavērsieniem. Kritiski svarīgi ir pravietiskā kalpošana, kritiski svarīgi, ja. Nevar viegli vienkārši kaut ko no savu prātu, vai man tā šķiet, ja, no savu miesas gara, ja, bet ir jārunā no Dieva gara, no to, ko tu saņem, un ja tu nesaņem, tad labāk klusē. Vienkārši klusē un turpini lūgt, pasaka, ka tu vēl neesi saņēmis, ja, un gaidi uz Dievu, ja dos, tad runā, ja nedos, tad, tad klusē. Tad klusē arī tad. Arī pasaka tā, ka tu neesi saņēmis neko no Dieva, tāpēc es šī jautājumā pravietisku norādījumu nedošu vai nevaru dot. Turpini lasīt, ja, tad, lai viņi nāk un mums rāda, kam jānotiek, ziņojiet mums par notikušo, arī tad ne tikai kam jānotiek, bet ziņojiet mums par notikušie, tad notikušo notikumu apraksts, izskaidrojums, vēstījums, saturs garīgajā līmenī. Lai mēs to savā sirdī apdomājam un saprotam. Vai stāstiet mums par nākošo, kas sagaidāms. Ja tad iepriekšējo notikumu pareizi, bibliska, garīga, svētā garā vadīta analīze, ja? Un arī nākamo notikumu apskats, informēšana, virzība. Ja? Tad šie pravietiskā kalpošanas elementi. Rādiet mums, kas notiks nākotnē, lai redzam, ka jūs esat Dievi. Ja? Mazabūrt. Dariet labu vai ļaunu, lai mēs izbrīnā uz to raugāmies. Lūk, jūs neesat nekas. Un viss jūsu darbs ir niecība. Jums pieslieties ir neprāts. Bet es aicināju šurp kādu vīru no ziemeļiem, un viņš ir atnācis, viņš piesauc manu vārdu. Viņš samin valdnieks, kā podnieks samin un samīca mālus. Un vēl 29. Redzat, tie visi ir niecīgi, un viņu darbs ir niecība, viņu elku tēli ir tukšs vējš. Tad elka tēls ir universitāte. Tukšais vējš. Jūs, lūk, jūs teoloģijas doktori esat nekas. Un viss jūsu darbs ir niecība. Jūs esat tukšais vējš. Jums pieslieties ir neprāts. Ja, tad, ja tu esi sekulārs universitātes teoloģijas doktors, kurš nav uzvarējis cīņu ar universitātes morālajiem mūriem, un esi zaudējis savu patieso kristietību, tad tev pieslieties ir neprāts, un tavi secinājumi, tas, kas nāk no tevis ārā, tas nedara, tas ved uz elli. To mēs arī redzam šajos beigu laika notikumos un pavērsienos, ja, kad mums ir dota Bībele, jā, ir tagad mēs visi varam lasīt ļoti labi, un daudzi prot lasīt ļoti labi, tad atliek paklausīt, vai ne? Ir atklāsmes grāmata, grāmatā ir rakstīts šo laika periodu notikumu pavērsienu, un tur ir uzlikts, tas es runāju piemēru, jā, uzlikts noteikums, skaidrs un gaišs, un 2000 gadu atpakaļ, bez zīmes, ar kuru nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Ja? Nedrīkstēs cilvēks pastāvēt vai uzturēties sabiedrībā. Tādu zīmi noliegt un nepieņemt. Ja? Un te mēs redzam, tikko bija salīdzinoši kopumā skatoties, ja? Bija Covid laiks, un tur bija tiem, kas pieņēma šo vakcīnu, tad tiem bija zīme, ar kuru viņi varēja pirkt un pārdot. Un tie, kas atteicās, tiem faktiski gandrīz visas tiesības zaudēja pirkt un pārdot. Ļoti tuvu aizgāja tam, ka viņi nevarēja vispār ne pirkt, ne pārdot. Ja? Un līdz ar to tur ir krasi, varēja redzēt tos, kuri nostājās Bībeles pusē, un tie, kas kompromisoja ar apkārtējiem apstākļiem un savu prātu un saviem
prātojumu uz šķietamību, kas nākotnē jānotiek, kam jānotiek, kas centās vispirms kutināt savas ausis, lai pēc tam kutinātu citu ausis, izdomāt pašiem savu patiesību un pavērsienu notikumu gaitu, uz ko pēc tam aicināt sekot līdzi citus. Kādi pat teica no teoloģijas doktora, ka vakcīna ir glābiņš. Nevis Jēzus Kristus sanāk ir glābiņš, bet vakcīna ir glābiņš. Pretīgi, zemiski, ar galēji un pilnā mērā nosodām. Jā. Ja tu esi bijis tāds nelietis un gļēvulis un sātana vadīts kompromisulis, tad, ja tu esi izvēlējies nožēlot, tad nožēlo un nes pienācīgus atgriešanās augļus. Ja? Jo tādiem pieslēties ir neprāts. Ja? Un viņu šie paviršie un nepareizie pravietojumi ir tukšs vējš, nāves vējš. Tukšs vējš svētība nozīmē. Neatnesīs neko labu. Atnesīs tukšumu, izmisumu, nāvi, degšanu ellē. Ar elli kopā otrajā uguns jūrā. Ne tikai nonākšana ellē, bet pēc tam kopā ar elli tiek iemest uguns jūrā. Mūžīgām mocībām. Jā, jābūt ļoti uzmanīgiem un nopietniem, jā. Tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīgi beigu laikos koncentrēties uz katru Dieva norādījumu. Nevis būt remdeniem, pielīmētiem pie baptistu teoloģijas dīvāna, ka lūk, mums tagad viss, kas jādara, jāgaida lielā beigu paraušana, un jānokrāso sienas savā komfortlubiņā ar jaunāku krāsu, ja, svaigāku. Nē, ja, tev ir jādara tas, kas tev ir jādara daudzās jomās un daudzos virzienos, ja, un jāiet ārā, glābt dvēseles, strādā, kalpo, dari uzticīgāk kalpa darbu līdz galam. Un tad, kad pravietis Daniels lūdz par savu tautu un šo atklāsmu saņēma, ja, viņš gāja lūkšanā un gavēšanā, vērsās pie rakstiem un rakstus lasīja un meklēja, ja, jo arī šo noslēpumainības puzli lika kopā, kas, kur, kā, kāpēc. Ja, un kad nāca eņģelis no Dieva, viņš saka, es jau uzreiz tiku sūtīts, ja, bet 21 dienu viņam nācās cīnīties ar pretestību. Ja, un tāpēc ir svarīgi šeit, ka mēs no savas puses arī paejam pretī, mēs varam paiet pretī, tad mēs izdarām izvēli 5. Mūzes 28, ka mēs izvēlamies dzīvību, un mēs paejam pretīm pa šo dzīvības ceļu ar lūkšanām un gavēšanu, uzticīgi un ar pacietīgi, lai ātrāk iegūtu šīs svētības. Ja tā arī šeit Kalifornijas valstī, štatam ir šis uzdevums, šī svētība, ja? Un tā arī visiem pārējiem pasaulē, kas gaida atmodu un ir modrīgi beigu laikos. Un tāpat laikā, kas ir atmoda, tas ir pievēršanās evaņģēlijam un dzīvošana pēc evaņģēlijā. Amen. Tātad visi, kas gaida kristīgu pavērsienu, un kad cilvēki nāk pie kristietības, ja, tie gaida atmodu. Varbūt viņi nezina savā prātā to, ka viņus tā var apzīmēt, ka viņi ir atmodas gaidītāji, ka viņi cer par atmodu, viņi cer, ka pieņems cilvēki evaņģēliju un atgriezīsies, ja. Lai kā arī to neapzīmētu, ja, vai nu vienā veidā, vai nu otrā veidā, tad abi divi ir par atmodu beigu laikos. Un šis laiks mums ir ārkārtīgi uzmanīgi un atbildīgi jāizmanto. Ja, un man palīdzēs un stiprinās tas, ja es redzēšu, ka citi to dara un jūs to darat, tāpat tās arī es no savas puses to daru, ja, un cenšos darīt, tas atkal stiprina jūs un citus, ja, tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un Gideona armija, ja, tad pieņemsim, Latvijā ir kāds radio vadītājs kristīgajā sfērā un teologs, kurš nav derīgs kā Gideona armijas loceklis pagaidām. Vēl ir iespēja viņiem atgriezties un kļūt un iegūt derīgumu Gideona armijā, ja tādā armijā, kuriem saka uzticamais un
paklausīgais, svētīgais kalps ienāc manā mierā, ienāc manā dusā, kas tev sagatavot, ja? Ienāc svētībās. Nu tāds ir šis video vēstījums par notiekošo, par notikumiem, par tekošo un par Kaliforniju, un kas arī skar beigu laiku atmodi. Ar lūkšanu nobeigsim. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies Tavu žēlstību, svētību, vadību. Lūdzam Tēvs, svētību no tālākās gaitās un dāvā saprast, dāvā iet uz priekšu pēc Tavu žēlstības, Tavas vadības. To lūdzam Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Esiet svētīti un būsim svētīti. Aleluja. Amen. Lai Dievs svētī un vada. Nedaudz par finansēm. Šoreiz tiešām nedaudz, jo tieši tādu pašu video pielikumiņu uztaisīju ar domu ne vairāk pat kā pāris minūtēm. Sanāca 46 minūtes, un tad līdz ar to, vismaz plus mīnus, nezinu, papildināšu vēl kaut ko tur, ja. Bet doma ir tāda, ka īsi pateikt par finansēm, jā. Finanses vajag, otrs finanses vajag tērēt Dievu darbam. Ja es, pieņemsim par sevi runājot, finanses būtu guvis un atbalstu vairāk, jā, tad es būtu vairāk veicis Dievu kalpošanu, Dievu darbu. No tā, ko es būtu varējis darīt, mans priekšstats, ko esmu izdarījis, vai nu 1/10 daļa, vai nu 1/100 daļa, varbūt 1/1000 daļa. Ja? Tad vismaz 90% vairāk es būtu varējis izdarīt, ja ne 9000% vairāk. Cik ziedot? Sākot ar $250,000 vai eiro uz augšu, var arī 250 eiro. Var arī 2,5 eiro, var arī 0. Gribēju sākumotnēji video veidot un sacīt, ka ir 5 teikums no 3-4 daļām, tad līdz 5, 6, 7, tad beigās kaut kur ap 10 jau. Jā. Tad ir galvenie pāris principi. Pirmām kārtām bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas jūs dodat. Otrām kārtām evaņģēlijas sludinātājs no evaņģēlija pārtiek. Jā, tad tas jau attiec uz gadiem, kad klausītājs un skolnieks ir maksāt vismaz kaut ko spējīgs, ja? Tad, ja tev nav naudiņas, tad es aicināšu sekot Dievam un no tevis nekas netiek prasīts. Tad brīdī, kad tev jau ir iespēja kaut ko noziedot, tad Bībele pie tavām sirds durvīm klauvē un saka, kaut ko tā kā vajadzētu, ja? Un pēc iespējām. Tad trešā daļa šis žēlsirdības darbs, ziedošanas darbs palīdz evaņģēlijam izplatīties, jo mums visiem ir šis uzdevums pilnīgi visiem izplatīt evaņģēliju. Vieni to dara ar savu brīvo, ar savu laiku, ar savu darbu pilnā mērā uz pilnu slodzi, ja. Citi to dara daļēji, ja, un citi to dara attālināti. Attālināti tad ar lūkšanām un ar ziedojumiem, ja. Tie, kas dara ar visu, tad tie gan ar laiku, gan ar spēku, gan ar finansēm, gan ar lūkšanām, ja, tad visi piedalās, ja. Jā, tad 3 daļas. Kā 4. apkopojošā daļa, Dievs runā par to, ka finanses Dievu darbam ir vajadzīgas, ja. Vajag uzveikt savu skopumu un ziedot. Un pēc situācijas, un tur, kur tu barojies, tas, kas tev stiprina, tur arī noziedo. Es pats esmu noziedojis arī kristīgai kalpošanai, nebūdams ļoti, ļoti bagāts, jā, es esmu vienā reizē noziedojis vairāk kā 1000 eiro, jā. Tāpēc arī, lai Dievs dod, ka man biežāk tādas iespējas būtu, kad es varētu noziedot tā, jā, un vairāk, bet ir arī reizes ļoti daudz, kur nav sanācis vispār noziedot, jā, un tāpat laikā ir sanācis noziedot, nedaudz. Protams, ir reizes, kad es sanācis, vidēji labi, vidēji daudz noziedot. Arī tas, protams. Jā, finanses vajag, bez maksas saņēmuši, bez maksas dodiet evaņģēlijas
evaņģēlijas sludinātājam pienāks no evaņģēlija. Viņš drīkst arī no evaņģēlija pārtikt, ja, bet lai jūsu manti debesīs, neveidojiet savu komfortu, tīpaši kaut kādu nevajadzīgu lieku komfortu uz zemes, ja, ir tīpaši par kalpošanā gūtiem līdzekļiem. Kalpošanas līdzekļi primāri ir kalpošanai. Nepieciešamais kalpotājam, pārpalikums atkal tālāk kalpošanā. Ja. Bagātajam jauneklim Dievs sacīja, pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, izdali tiem, kam ir vajadzības, trūkumā esošiem un tam līdzīgi. Kaut ko vēl, tad īsumā. Tas arī viss, jā, tad un tad 10. tiesa ir viens veids, jā, tas ir mazais veids, 25% ir otrs veids, tas nav teikts nekur Bībelē, tas ir teikts tanī, ka līdz pat 100% jā, tu vari ziedot evaņģēliem. Bet tas mazākais, mērenākais, mazāk provocējošais ir 10%, kas var atļauties, 25%. Ja. Protams, ka var arī, kas var atļauties ziedot 90%, ja, jo ir arī kāds stāsts, ka cilvēki, ļoti turīgi cilvēki var atļauties ziedot 90% no saviem ienākumiem, ja, un turpināt dzīvot no 10%, kā ļoti bagāti cilvēki tālāk. Ja. Tas ir, teiksim, pēc iespējām. Jā, lai Dievs mūs visus svētī. Āmen.